Labdien visiem, kas mums ir pieslēgušies gan tiešraidē, šeit klausoties Skolo LV semināru, vai nu Zoomā, vai nu Facebook tiešraidē, vai arī tiem, kas mūs klausās jau vēlāk ierakstā. Šodien mēs vēlamies jums pastāstīt tādu pavisam praktiskus ieteikumus, pavisam praktisku tēmu par to, turpinot mūsu semināru ciklu par platformu skolo.lv. Un mūsu šodienas tēma ir par vienas konkrētas metodas, apgrieztās klases īstenošanu, izmantojot Skolo LV un dažādus digitālos rīkus. Un šodien webināra pirmajā daļā ar jums kopā būšu es, Annija Bergmane. Savukārt otrajā daļā stafeti pārņems Kristaps Sedols, kas ir izglītības risinājums speciālists un pastāstīs jums par dažādiem tehniskiem knipiņiem, kā gan apgrieztās klases metodi, gan arī citas jūsu mācīšanās tehnikas īstenot varbūt vieglāk vai ērtāk vai tātad vairāk iesaistot skolēnus. Un šis seminārs ir daļa no mūsu organizētā semināra cikla par to, kā Skolo LV var būt palīgs mūsu ikdienas darbā. Un pirmajos divos semināros mēs tikāmies un runājām par vērtēšanu, un šodien un 19. aprīlī mēs tad apskatīsim šo apgrieztās klases metodi. Gan šis, gan arī iepriekšējie semināri tiek ierakstīti, un šie ieraksti būs pēc tam pieejami Skolo LV YouTube kanālā. Ja jūs vēlaties šeit, es uz brīdi arī iepauzēšu, un jums ir iespēja noskanējot QR kodu uzreiz tikt uz mūsu YouTube kanālu, kur ir ne tikai mūsu iepriekšējo semināru ieraksti, bet arī dažādas citas video formātu pamācības, kas visu laiku tiek papildinātas, un kuras tad ir, protams, latviski, un jūs tās varat izmantot, lai uzzinātu vēl vairāk par Skolo LV iespējām. Un papildus šiem mūsu cikla semināriem gribu arī atgādināt, ka janvāra pašā sākumā mēs tikāmies, lai noskaidrotu, kādi jaunumi skolo vidē ir pieejami ar jauno Moodle versiju. Tas arī varētu būt vērtīgs seminārs, ko atkārtot noskatīties. Līdz ar to šodien mēs abi divi ar Kristapu varbūt neieslīgsim tādās sākuma detaļās, tur par e-kursa izveidi vai par aktivitātes pievienošanu kā tādu. Tās lietas jūs droši varat apskatīt iepriekšējos semināros, vai, piemēram, par to, kur var redzēt dažādas skolēnu vērtējumus un iesniegtos darbus. Tas viss ir jau iepriekš stāstīts, un ejot uz priekšu, tad šodien mēs ļoti fokusēsimies uz mūsu tematu. Un, kā jau sākumā teicu, tas mūsu šodienas temats ir par vienu konkrētu pedagoģisko pieeju vai mācību metodi, par apgriezto klasi, jeb iespējams vairāk ir dzirdēts tas starptautiskais nosaukums Flipped Classroom. Un, protams, kā mēs pašā sākumā tad vajadzētu izstāstīt, kas tad tas tāds ir. Iespējams, ka daļa no jums to jau ir dzirdējuši vai izmanto. Bet tātad šīs apgrieztās klases metodas pamatā ir pieeja, ka tiek apgriezta tradicionālā mācīšanās vide. Ko tas nozīmē? Tātad, ja tradicionālais mācību modelis paredz to, ka klasē skolotājs iepazīstina skolēnus ar jauno vielu, viņš demonstrē piemērus, ja skolēni kārtīgi savos pierakstos pieraksta visu svarīgāko definīcijas, skaidrojumus un tā tālāk. Un mājās, ja tiek uzdoti mājas darbi, tad ļoti bieži skolēniem tiek uzdota šī zināšanu pielietošana vai dažādu apjomīgu projektu darbu veidošana. Iespējams, arī jūs sadzirdējāt savu stundas vadīšanas veidu, kas, protams, nav nepareizi, nekā citādi, nepārprotiet. Vienkārši tātad šeit, ja mēs runājam par to apgriezto klasi, tad te arī slēpjas tā apgriešana. Jo, īstenojot apgrieztās klases mācību modeli, mājās skolēni iepazīst ar šo jauno vielu, ar skaidrojumiem un ar tam līdzīgi, tātad to, kas tradicionālajā modelī tiek darīts klasē. Un klasē
skolēni jau nāk ar konkrētām priekšzināšanām un var šīs savas iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot, veicot dažādus praktiskus uzdevumus, ejot padziļināt zināšanu apguvē, veidojot šos projektu darbus, nodarbojoties ar jaunradi un tā tālāk. Tātad mēs apgriežam to, kur skolēns iegūst informāciju. Un tas arī nedaudz sasaucas ar vispār šīm jaunajām izglītības tendencēm, ka mēs paši kā skolotāji arī jūtam, ka mēs neesam vairs tas vienīgais informācijas avots skolēnam. Skolēni daudz ko skatās papildus, vai tie ir video vai labākajā gadījumā arī lasa kaut ko papildus, un līdz ar to šis apgrieztās klases modelis to arī paspildina. Kāpēc mums tērēt savus resursus, savas spējas, lai skolēnam tikai nodotu informāciju, ja mēs esam daudz vērtīgāki tieši palīdzot skolēnam apgūt zināšanas vai tās pielietot vajadzīgajās situācijās. Un vēl arī pie tā, kāpēc to darīt. Tas arī, tad, kad es pirms vairākiem gadiem jau sāku ar savām klasēm izmantot šo apgrieztās klases pieeju, tas, kas mani ļoti aizķēra, bija arī nedaudz paskatīties atpakaļ savā bērnībā, jaunībā un padomāt par saviem mājas darbiem. Ko iespējams skolotājs tā nevienmēr aizdomājas par to, kas tad notiek tad, kad skolēns aiziet mājās. Un pat centīgākiem skolēnam nevienmēr, tad, ja viss ir sanācis klasē, tas nevienmēr nozīmē, ka arī viss sanāks mājās. Un arī es īpaši pamatskolas vidusgados, kad sākās fizika un ķīmija, lai arī cik es citīgi stundās klausījos, nonākot mājās, es saprotu, ka es vispār nesaprotu, kā to visu pielietot. Un ka un mājas darbs ir tas brīdis, kur man bija ļoti vajadzīga tā skolotāja palīdzība, tas skolotāja skaidrojums varbūt. Un lasot par apgriezto klasi, tad bieži vien arī ir šis kā pamatojums, kāpēc to darīt, dažādi smieklīgi attēli, kur bērns pilda mājas darbu un mājās vecāks ar pannu sēž blakus, vai kā citādi. Mēs zinām, ka tās mājas darbu pildīšanas mēdz būt ļoti dažādas. Tā skaitā arī norakstot no klases biedriem un tam līdzīgi. Un tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc varbūt izmēģināt šo apgriezto klasi, pārsteidzot arī skolēnus un mainot šo viņa izpratni, kas tad ir mājas darbs, ka mājas darbs nav kaut kas, ko skolotājiem vajag, lai tu izpildi, un ka to tu vari fiksi starpbrīdī pirms stundas norakstīt. Bet ja mēs esam nolēmuši, ka mēs gribam izmēģināt apgrieztās klases ideju, īstenībā tie ir tādi 5 soļi, par kuriem ir jāpadomā tad, kad gatavojoties šai savas apgrieztās klases stundai vai temata daļai. Pirmām kārtām tad ir jāsaprot, kurām stundām un kā jūs gribētu šo apgrieztās klases īstenošanu organizēt. Par to, kurām stundām, tas nenozīmē, ka ja jūs gribat izmēģināt apgriezto klasi, ka tūlīt ir jāizmēģina uz pilnīgi visām mācību stundām, kas ir jūsu priekšmetā. Protams, ka to var sākt ar kaut vai ar 1 stundu vai ar 1 temata daļu. Turklāt, iespējams, ka arī jūs jau esat pamanījuši, ka tomēr ir tēmas, kur šis jūsu klātbūtne tieši pie skaidrošanas procesa ir nepieciešama, un ka jūs redzat, ka tur tā lekcijas metode tomēr strādā. Tad, attiecīgi, tās stundas nevajag apgriezt, vai ne? Bet varbūt, ka jūs redzat, ka citā tematā atkal tieši ir paredzēts jums ļoti daudz uzdevumu, ka būtu vērtīgi, ka skolēns tajos iedziļinās tieši stundas laikā. Līdz ar to tas varētu būt tas variants, kur to izmēģināt. Vai arī kāds apjomīgs temats, jo tas bija tieši tas, kā es sāku savu ceļu uz apgriezto klasi, ka es apskatīju savu tematisko plānu un sapratu, ka nav variantu, kā es to varētu tā klasiski, bez mājas darbiem tagad tiešām spēt un īstenot. Līdz ar to, varbūt tas ir tas atslēgas punkts, no kura skatīties. Tad, kad jūs esat izlēmuši, kurš ir tas temats vai temata daļa, kurā
tad jūs gribētu apgriezt šo stundu, tad, protams, pirmais ir jāpadomā, kas tad būs tas materiāls, no kuras skolēns mācīsies to teorētisko informāciju. Ja tas nav lekcijas veidā, ka jūs to stāstat, no kā tad skolēnam būtu ērti un piemērot šo teoriju iegūt. Tad, protams, dalieties ar šo teoriju ar skolēnu un pielāgojiet konkrētās mācību stundas plānu, pieņemot, ka skolēns ir ieguvis jau šīs teorētiskās zināšanas, un tad, attiecīgi, stundas laikā var iet dziļumā tematā un veikt šos te praktiskos uzdevumus. Tad jums ir, protams, ka jāizplāno un jāparedz šie praktiskie uzdevumi. Un tādā veidā tās 40 vai 80 vērtīgās minūtes, ko skolēns pavada stundā ar jums, būs izmantots daudz jēgpilnāk, vērtīgāk, jo jūs nebūsiet šīs te informācijas tikai nesējs, bet jūs būsiet tas atbalsts skolēnam, lai palīdzētu viņam tikt galā ar šo te sarežģīto daļu, ar zināšanu pielāgošanu, izmantošanu. Kāpēc tas strādā? Pirmkārt, tas mums daudz vienkāršāk ļauj īstenot individualizētu vai diferencētu pieeju mācību stundā. Mēs varam daudz labāk strādāt, mēs varam sadalīt šos skolēnus efektīvāk, kuri ir tie spējīgie, kuri var attiecīgi izpildīt daudz vairāk uzdevumus, iet vairāk dziļumā, un kuri ir tie, kuriem ir vajadzīga vēl papildus palīdzība. Ja skolēni katrs var strādāt savā tempā, un mēs attiecīgi varam atbalstīt šo te viņu mācību procesu pēc viņu vajadzību. Skolēniem ir arī lielāka izpratne par mācību tematu, jo viņi uzreiz uz stundu var nākt sagatavojušies ar papildus jautājumiem, zināt, ko viņi grib iegūt vēl. Un šos teorētiskos materiālus viņi var daudz labāk izmantot arī atkārtošanai, pirms pārbaudas darba vai pirms eksāmena. Jo viņiem viss atbilstoši tematam ir. Un tas nav tā, ka ja skolēns nav bijis stundā, tad viņš ir palaidis garām šo skolotāju skaidrojumu, un tad ir jāiet uz konsultāciju, jātraucē skolotājs un tā tālāk. Un, attiecīgi, šī metode ir arī ļoti ērta tiem skolēniem, kas bieži dažādu attaisnojošu iemeslu dēļ kavē skolu. Ja jums nav nekas papildus, viņiem jāgatavo, jo jums šis teorētiskais materiāls jau būs gatavs. Un, attiecīgi, tādā veidā jūs stundas laikā varat pievērsties katram skolēnam, un arī katrs ir spiests šos te uzdevumus izpildīt. Ja, viņiem, jūs redzat, kurš pilda, kurš ne, attiecīgi viņi nevar izsprukt no tā, ka noraksta viens no otra, fiksi, un tad iesniedz jums jau gatavu darbu. Protams, viss jau vienmēr nav tik saldi, tīpaši pirmajā gadā, un tā ir papildus plānošana, bet tad ir jāatceras, ka tā papildus plānošana un gatavošanās ir pirmajā gadā, jo pēc tam jūs jau varat izmantot to, kas ir jau gatavs. Skolēni, protams, var arī noslinkot ar tādu mājas darbu, bet arī tur jūs varat paredzēt dažādas alternatīvas, kā skolēnam rīkoties, ja viņš ir atnācis uz stundu teoriju neapguvis. Un, ja mēs runājam par digitāliem resursiem un risinājumiem, tad, protams, ne katram skolēnam tas dators var būt mājās, bet mēs nevaram aizmirst, ka mums ir bibliotēkas, un galu galā iespēja skolēnam šo teoriju apgūt arī no grāmatas. Bet pieņemsim, ka jūs esat izlēmuši izmēģināt apgrieztās klases metodi. Tad šodien tas mūsu arī uzdevums ir pastāstīt un parādīt, kā to var ērti īstenot, izmantojot Skolo.lv vidi. Un tāpēc mums arī šī te nodarbība dalās, vai šis seminārs dalās divās daļās šodien un aprīlī. Šodien mēs runāsim tieši par mājas darbiem, jeb to skolēnu gatavošanos stundai. Un to darbu stundām, to mēs atstāsim aprīlī. Pirmkārt, tāds pavisam dizainisks jautājums par to, kā pārskatām norādīt mājas darbus Skolo.lv. Skolēni saprot, kas tad viņam ir jādara. Viens no veidiem ir, ka jūs katru tematu, jūs tādu lielo tematu pievienojat kā jaunu sadaļu. Ja mēs līdz šim skolo, piemēram, e-kursu paraugos, katru sadaļu veidojām kā lielo tēmu no paraugu programmas, tad jūs droši to varat arī šķelt sīkāk. Un, piemēram,
Piemēram, tātad pievienot, lūk, es esmu pievienojis jaunu sadaļu Pirmā pasaules kara sākums, kas, piemēram, ir mana tēma uz 4 vēstures stundām. Un tad, kad man šīs stundas beigsies, es atkal veidošu jaunu sadaļu. Kāpēc tas ir ērti? Tāpēc, ka ir iespēja izcelt sadaļu. Un skolēnam rādās gan maliņā izcelts, tad viņš saprot, ka tā ir tā aktuālā sadaļa, kurā mēs tobrīd dzīvojam. Gan arī redzat, visas sadaļas garumā viņam ir tāda violeta svītra malā, viņš tātad atšķir, kura tad ir tā sadaļa, kurš ir tas apakštemats, kuru mēs konkrētajā brīdī mācāmies. Ja jūs negribat veidot kā sadaļu, tad, protams, caur šo te opciju teksta un multividas apgabals jūs varat veidot apakštematu virsrakstus, kas vienkārši skolēnam atdalīs konkrētos apakštematus. Tad mēs nonākam līdz tam būtiskākajam, kā pievienot teorētisko materiālu un ko izvēlēties kā teorētisko materiālu. No kā tad skolēnam iegūt šīs zināšanas mājās? Protams, viens ir mācību grāmata, bet tā kā mēs šodien runājam par skolo, tad mēs apskatīsim vairāk šos digitālos risinājumus. Un pirmām kārtām mēs diezgan labi droši vien esam pamanījuši, ka skolēni dzīvo arvien virtuālākā vidē un ļoti daudz laika pavada skatoties video savā telefonā. Un kāpēc gan neizmantot šo pieradumu un neieviest arī šos video kā mācīšanās daļu, vai ne, kā mācīšanās sastāvdaļu? Līdz ar to viens veids, kā pievienot teorētisko materiālu, ir izvēloties interaktīvo saturu, pievienot interaktīvu video. Un ko tad tas nozīmē? Jūs varat augšu pielādēt savu, veidot failu, par kuru vēlāk arī Kristaps pastāstīs, kuri ir tie bezmaksas rīki, kurus jūs varat izmantot, lai pats savu video ierakstītu, vai arī jūs varat izmantot jau gatavus video no YouTube. Ja, tātad vai cita resursa, kuru jūs tātad iekopējat saiti un šo te jau gatavo video padarat interaktīvu. Šis video, ja tā ir saite, tad tas notiek zibenīgi, jums tur nekas papildus nav jāaugšu pielādē, bet jūs tālāk ar šo te video varat darboties. Tieši to variantu es arī izmēģināju, ja, tātad es ielieku saiti un man lūk parāda šo te manu video. Un tālāk es klikšķinu uz otrā soļa pievienot mijiedarbības. Un šeit tad ir brīva izvēle jūsu mērķiem, ko jūs gribat, lai tas skolēns no video iemācās. Jo kas šeit ir? Tātad jūs varat regulēt apakšā video šo te virzību un pievienot gan tekstus, vēl papildus tekstus, vai jūs varat pievienot vēl papildus saites, piemēram, kaut ko izstāstat, un vispār par to tu vari uzzināt papildus vēl tādā un tādā resursa. Jūs varat pievienot attēlus. Bet kas ir pats interesantākais, jūs varat uzreiz video pievienot īsos kontroli jautājumus, lai skolēns nezaudē modrību. Jūs varat pievienot gan ar vienu izvēli, gan ar vairākām izvēlēm, gan aplams vai patiesas apgalvojums, vai savienot, vai ierakstīt trūkstošos. Tad te jūs tā, ejot virsū, jums parādīsies visas šīs te opcijas. Un kā tad tas izskatās? Tur ir iespēja, ka tad, kad parādās jautājums, video apturēt. Jūs, kad pievienosiet šo interaktivitāti, jūs redzēsiet. Un tātad skolēnam video apturās, viņam izlec šis te jautājums, un viņam ir jāizvēlas pareizā atbilde. Viņš var aiztaisīt ciet, noskatīties vēlreiz, ja, bet viņš zina, ka tātad tam jūs liekat pievērst uzmanību. Un šeit ir 2 veidu jautājumi pievienoti, un jūs arī varat, piemēram, uzlikt, ka skolēns netiek tālāk, ja viņš nav atbildējis uz visu 100%. Ja, tātad viņš redz uzreiz, viņš var redzēt savas pareizās atbildes un skatīties, kas tad viņam ir vēl nepieciešams tālāk. Un tātad darboties tik ilgi, līdz viss ir pareizi. Un jūs, kas ir tas labākais, jūs arī redzat šo te skolēnu sniegumu, kā viņam ir veicies. Tātad pie jūsu kursā, nospiežot sadaļu vērtējumi, jums parādās visi jūsu ieliktie resursi, kur var būt kaut kāds vērtējums, tā skaitā, piemēram, šis te video. Un atverot to, es redzu,
ka es esmu izpildījusi diezgan vāji, dabūnot 2 punktus no 10. Ja? Tādā veidā jūs redzat par katru skolēnu, kurš ir izpildījis šos uzdevumus uzreiz pie video. Tas nozīmē, jūs uzreiz, ejot uz stundu, zinat, kuri ir tie, kuri ir noskatījušies video un izpildījuši uzdevumu. Tā tad sagatavojušies stundai, un jūs arī varat uzreiz konstatēt, kuri bija tie problēmu jautājumi, kur visbiežāk nokļūdījās, kuros uzdevumos, neiesniedz atbildes. Tātad tas ir tas, kur jūs attiecīgi stundā varat pievērst papildus uzmanību. Protams, ja jūs sākumā negribat tik ļoti ieguldīties un veidot šādus interaktīvus video, ir alternatīva. Jūs varat droši ievietot saiti uz video vai uz citu mācību materiālu, izvēloties šo risinājumu, un tad jums atliek tikai iekopēt saiti. Tā var būt saiti, piemēram, uz muzeja materiāliem, ja jāizpēta kāda kolekcija vai jāizpēta simulācija, vai jebkas cits, kas jums tobrīd ir iederīts. Vai arī jūs varat pievienot jebkādu citu failu, tā skaitā teksta failu vai kādu atgādni caur opciju fails. Ja jūsu sagatavotais materiāls ir PDF formātā, tad es iesaku izmantot arī šo aktivitāti PDF anotācija, jo pievienojot caur to PDF dokumentu, skolēnam tas atveras šādā logā, un skolēns ar to var darboties gluži kā ar savu pierakstu lapu. Viņš var veikt dažādus pierakstus, tas ir svarīgi. Viņš var pasvītrot, nosvītrot vai vēl kaut kā. Viņš var iekrāsot. Viņš var pievienot komentāru, ja, teiksim, ka šeit ir jāpievērš uzmanība nosaukumu. Un viņš tātad ar to darbojas kā ar savu pierakstu lapu, un pēc tam var šo failu ar visiem saviem komentāriem sev lejupielikt. Un tur jūs varat nomainīt šos iestatījums, vai jūs to redzat arī, vai tikai tas ir skolēnu privātās piezīmes. Tas ir noteikti atkarīgs no konkrētās stundas tēmas vai šī formāta, kā jūs to vēlaties. Bet, ja jūs vienkārši pievienojat kā failu, tad skolēnam arī atver šis vienkārši kā fails. Bet caur PDF anotāciju, tad skolēns, kā jau paredz šis nosaukums, var anotēt šo dokumentu. Bet, protams, kā ar teorētisko materiālu vien nepietiek. Kaut kā mums jādod skolēnam tā sajūta, ka mēs tomēr kontrolējam, kā viņš izpilda mājas darbus. Un līdz ar to derētu iedot kaut kādu uzdevumu vai pārbaudīšanai, vai tīri paškontrolē. Ja jūs veidojat šo interaktīvo video, tad tos uzdevumus jau var ļoti smuki ieslēpt tajos video. Bet iespējams ir situācija, ka jūs tomēr gribat no skolēna kaut ko vairāk nekā ļauj šie izvēļu jautājumi video. Pirmām kārtām tātad vienmēr jūs varat izmantot arī šo opciju pievienot testu vai H5P kādu interaktīvo aktivitāti. Par tām mēs arī esam par ļoti dažādiem šiem veidiem runājuši iepriekšējos semināros, bet tā pavisam īsi atgādinot, tad gan caur testu, gan caur H5P jūs pirmkārtām varat pievienot dažādu veidu šos testu veidu jautājumus, kas atvieglo darbu jums, jo uzreiz dators izlabo jūsu vietā, jums tikai ir jānorāda, kuras ir pareizās atbildes, un tādā veidā skolēns saliek savus variantus, un jums uzreiz jau uz stundu gatavojoties ir gatavs pārskats, kā tad viņiem ir veicies. Jūs varat iedot arī kādu interaktīvāku darbību, teiksim, skolēnam ir jāsaliek pareizie vārdi, jāsagrupē, piemēram, ar šo vilkšanas kustību. Piemēram, jūs esat varbūt iedevis fragmentu no video, kur skolēnam ir jāieraksta pareizā atbilde, un jūs varat pārbaudīt, cik tad viņš uzmanīgi klausījās. Vai varbūt jums ir noskaņojums izveidot krustvārdu mīklu par video vai par teksta materiālu tematu, un arī to jūs varat izdarīt skolo vidē interaktīvi, un atkal jau jūs uzreiz redzēsiet skolēnu atbildes. Ja? Tas, manuprāt, ir tas vislabākais, ka jums šī gatavošanās stundai tātad paliek ar to
materiālu izveidi un, ja nepieciešams, stundas pielāgošanu. Jums nav jālabo nekas vēl pirms stundas, jo Skolo LV to izdara jūsu vietā. Bet iespējams, jūs gribat kaut kā jau no skolēna iegūt kaut kādu viedokli. Piemēram, šis video ir bijis par kādu diezgan diskutējumu tematu, un jūs gribat zināt, ko tad skolēns par to ir domājis. Tad jūs varat izmantot vai piemēram, fórumu opciju, kur skolēnam ir jāieraksta jau šis viedoklis, un skolēni redz viens otram atbildes. Vai arī, ja jūs šīs atbildes gribat redzēt tikai sev, tad jūs droši varat izmantot arī opciju uzdevums un, piemēram, ierakstīt šos te jautājumus un norādīt, vai skolēns ieraksta tiešsaistes tekstu, kas vairāk ir domāts tādai īsai atbildei, vai iesniedz veselu failu. Te atkal tas risks, vai tas mājasdarbs mums neaiziet pārāk apjomīgs, bet atbildēt īsi uz 2 jautājumiem, tas jau nav īpaši sarežģīti. Un, ja jūs izvēlaties uzdevumu, un īstenībā jebkuru no šīm aktivitātēm, atceraties, ka paskrolējot uz leju, jūs redzat šo sadaļu pieejamība, un jūs šeit varat norādīt skolēnam izpildes termiņu. Tātad jūs pieliekat to atgādinājumu, līdz kuram tas mājasdarbs ir jāizdara. Lai nav tā, ka vēl pēdējā brīdī no rīta, vai vismaz jūs uzliekat šo stundas sākumu, kā to pēdējo izpildes termiņu laiku. Un jūs varat arī sev atgādināt, novērtēt, ka jums pirms tās stundas tomēr ir jāpaskatās tās skolēnu atbildes. Un kāpēc tas ir ērti? Iespējams, jūs jau esat ievērojuši, ka Skolo LV sākuma lapā ir šī sadaļa info panelis, tas ir jūsu kursa sākuma lapā. Ir sadaļa info panelis, kur jūs varat pievienot tādu sadaļu kā laiks, skala vai gaidāmie notikumi, kur gan jums kā skolotājiem, gan arī skolēnam parādās, kas tad viņam ir šie darāmie darbi. Kur viņam ir jāpiedalās fórumā, kur viņam ir jāpievieno uzdevuma atbildi, kur viņam varbūt tests ir jāizpilda. Un skolēnam vēl tas ir ērti, ka viņš var no šī paša info paneļa uzreiz noklikšķināt uz pievienot iesniegumu un ierakstīt vai iesniegt atbildi. Viņam nav vēl jāiet caur šo kursu. Un viņam visu laiku tas ir kā paziņojums. Un vēl papildus, ja mēs gribam, lai skolēns nekādā gadījumā neaizmirst šo mājas darbu izpildīt, un tad vēlreiz atgādināšu par to, ka Skolo LV ir pieejams arī telefonā, gan Apple telefoniem, gan Android, telefoniem ar Android sistēmu. Un skolēns, gan skolēns, gan skolotājs var izmantot šo kā lietotni telefonā, kur ne tikai ir šis skats pievienots telefonam, tad viņš arī video var skatīties telefonā. Tam nav jābūt obligāti datoram. Telefonā vai planšetē, kā ir ērtāk. Un jūs redzat, arī tas uzdevuma izkārtojums ir tomēr tāds ērtāks, bet uzreiz nekas nepazūd. Un kas vēl ir labi no mūsu kā skolotāja skatu punkta, mēs pie katras aktivitātes varam pievienot ķeksīti pie sūtīt paziņojumu par satura izmaiņām. Un tad skolēnam atnāk paziņojums viņa telefona aplikācijā, vai kā uznirstošais loks, vai kā atgādinājums pie pašas aplikācijas ikonas, ka viņam ir kaut kāds nepadarīts darbs vai kāds atgādinājums. Un līdz ar to tad vēl mēs papildus skolēnam atgādinām, ka arī tad, ja viņš nav atvērts e-klasi vai maikūbli apskatītos mājas darbu, tad viņam šis atgādinājums par mājas darbu atnāk arī telefonā, lai tomēr izdarītu. Un noslēgumā no manas puses tad piemērs tam, kā tad varētu izskatīties viena šī apgrieztā stunda Skolo LV. Tātad es esmu izveidojis jaunu sadaļu Pirmā pasaules kara sākums, kuru es varu paslēpt, es varu izcelt, lai skolēni zina, kurā tematā tad mēs šobrīd esam. E-ticības labad es esmu pievienojis datumu, lai skolēni, it īpaši tie, kas nav skolā, lai viņi labāk norientējas, par kuru brīdi tad mēs runājam, un cik ilgi šis konkrētās aktivitātes ir aktuālas. Lai skaidrības labad es pievienoju kā šo teksta un multividas apgabalu, es pievienoju vienkārši uzdevuma aprakstu. Kas tad skolēnam mājās ir jāpaveic?
Tālāk es esmu pievienojis teorētisko informāciju, ja šajā gadījumā video formātā, piemēram, pacentos un ieliku šo te interaktīvo video, vai arī ieliku saiti un ieliku testu izpratnes pārbaudīšanai. Nu, šo te sadaļu es tomēr jums ieteiktu likt, jo vienkārši noskatoties video, tā arī noskatīsies kaut kur fonā uz. Bet, ja mēs viņam tomēr kaut ko pārjautājam, tad tomēr nedaudz vairāk iedziļināsies, cerams. Tātad uzliek kaut ko, kur skolēns man pierāda, ka viņš ir ne tikai fonā noskatījies, bet apzināti noskatījies video vai izlasījis tekstu. Un pēc tam varu papildināt šo te pašu sadaļu ar darbu stundā. Ja, domājot par tiem skolēniem, kas vai nu slimoja, vai vienkārši gribēs pirms pārbaudas darbu atkārtot, tad es uztaisu vēl vienu virsrakstu darbs stundā un pievienoju arī tos failus, ko mēs, teiksim, darba lapu, kuru mēs veicām pēc tam stundā, vai kaut kādu savu veidotu atgādni, vai kaut vai kā failu var pievienot fotogrāfiju no tāfeles, kur jūs esat kaut ko risinājuši, piemēram. Ja, un tad tādā veidā skolēnam veidojas duplikāts saviem pierakstiem šeit te skolo, kur viņam ir gan jūsu dotais teorijas materiāls, gan arī šīs te darba lapas tiesa tukšas, bet jūs varat arī, protams, aizpildīt, augšu pielādēt. Un tādā veidā, ja skolēns pierod pie tā, ka viņam viss ir skolo, šie digitālie atbalsta materiāli, tad arī skolēnam ir daudz vieglāk zināt, kur atkārtot kaut ko pirms pārbaudas darba, ja ka viņam viss ir vienu vietu. Un tas no manas puses ir viss, bet es dodu vārdu Kristapam, kurš tad izstāstīs par dažādiem rīkiem, kas jums var palīdzēt sagatavoties šeit apgrieztajai stundai un to vadīt vēl efektīvi. Tā, paldies, Anni. Paldies tev par pirmo daļu un paldies par uzaicinājumu uz šo te webināru. Man sauc Kristaps Sadols un, jā, kā jau Anni minēja, pastāstīšu jums par apgriezto klasi, par ko Anni jau ļoti veiksmīgi iesāka gan no teorijas viedokļa, gan no Skolo LV viedokļa, bet šoreiz ar ievirzi uz Microsoft Teams, jo Microsoft Teams ir daļa no Skolo LV piedāvājuma, proti Office 365 A1 licence, kur ir iekļauts gan Teams, gan arī citi izglītības risinājumi. Un visi tie rīki, ko jūs šajā reizē redzēsiet, tie ir pieejami bez maksas gan ietverti Skolo LV piedāvājumā, gan arī, ja jūsu skola vai pašvaldība, piemēram, Rīgas gadījumā un daudz citu pašvaldību gadījumā, izmanto Microsoft 365 A3 piedāvājumu, tad arī šie un pat vēl vairāk rīki būs pieejami. Bet par ko tad tieši šodien runa? Sāksim ar to, kā ietaupīt laiku, īpaši ar darba lapām un dažādiem citiem uzskatas materiāliem, izmantojot OneNote. Annija jau pamatīgi pastāstīja par to, kā šo teiksim, funkcionalitāti vai kā šo mērķi var sasniegt, izmantojot Moodle un Skolo LV. Tomēr tām skolām, kuras iespējams jau tagad vairāk lietot Teams un OneNote, tad šī te mazā feature, teiksim, mazais risinājums varētu būt diezgan pamatīgs, radīt diezgan pamatīgu laika ietaupījumu. Tālāk dosimies pie ekrāna ieraksta, izmantojot Microsoft Stream. Anni jau minēja, kāpēc tas ir būtiski, proti bērni, jaunieši, skolēni kopumā jau gan ir pieraduši pie video skatīšanās, iespējams vērts viņiem dot saturu tieši šādā formātā. Tālāk dosimies pie lasīt prasmes ar Reading Accelerators, jeb lasīšanas pātrinātājiem, latviski sakot, kas ir Reading Coach un Reading Progress. Un noslēgsim ar, tā teikt, emocionālās temperatūras mērīšanu, izmantojot rīku Reflect. Tad, sāksim ar darba lapām, izmantojot OneNote Class Notebook. Tad būtiskākais iemesls, kāpēc šo te rīku izmantot, ir tieši šis laika ietaupījums, tā vietā, lai fiziski
kopētu, dalītu lapas, pēc tam tās savāktu no skolēniem papīra formātā. Jūs to pašu varat darīt digitāli. Un atšķirībā no Moodle platformas un Skolu LV, šai gadījumā būtisks ieguvums būs pieejamība vienmēr. Un paejot soli uz priekšu, tā būtu šī pēdējā sadaļa vienmēr un ērti pieejama materiāli. Jo tas, kas ir ievietots OneNote, to izmantojot OneNote lietotni, būs iespējams apskatīt arī tad, kad interneta pieslēgums nav pieejams vai nu portatīvajam datoram, vai nu mobilajam tālrunim. Pirmais solis būs šīs darba lapas ievietot, tālāk dosimies uz skatu, kā skolēns šo darba lapu aizpilda, un galā skolotāja vērtējums un arī skats, kā tad šīs darba lapas galā būs pieejamas. Tātad, pirmais solis. Dodoties uz Microsoft Teams, izmantojot office.com vietni vai arī Pogu Skolu LV platformā, nonāksiet klases sadaļā. Klases var tikt izveidotas automātiski vai manuāli, bet svarīgi, lai šīs klases būtu šajā Teams sadaļā, jo ja tās būs Teams, tad būs pieejama arī šī class notebook, jeb klases piezīmi grāmata, piezīmi bloks. Tulkojumu mēdz variēt ar laiku. Un piezīmi blokām katrai klasē būs šī OneNote piezīmi grāmata ar sadaļām, kas ir pieejamas vai nu atsevišķi tikai skolotājiem, vai nu atsevišķi visai klasē. Turklāt būs redzamas visas skolēnu piezīmi grāmatas. Nu, gluži līdzīgi, kā tas notiktu praksē ar fiziskiem piezīmi blociņiem. Un šai gadījumā jūs sāksiet ar to, ka izvēlaties vēlamo sadaļu, piemēram, šai gadījumā Content Library, jeb satura bibliotēka, un kur nu tad konkrēto darbu lapu vēlēsieties ievietot. Šai gadījumā Social Studies un Latvijas vēsture. Tālākais solis būtu doties uz sadaļu Insert un izvēlēties faila tipu. Ja jūs izmantojat OneNote tīmekļa versiju vai verat to vaļā caur Microsoft Teams, kā šajā gadījumā, tad jums būs iespēja pievienot Word dokumentus un PDF dokumentus, bet ja jūs izmantojat pilno OneNote versiju, saucamo desktop, jeb darba virsmas programmu, ja paējam soli atpakaļ, tad te būtu poga, kā pie tās tikt. Tad jums ir iespēja ievilkt arī citus faila tipus iekšā, un tie tiks automātiski, varētu teikt, izprintēti. Tātad izvēlēsieties failu, insert file printout, un nonāksiet pie rezultāta, ka šis PDF vai cits faila tips tiek, varētu teikt, izdrukāts. Tad, kad to izdarāt, ieteikums izmantot šo funkciju ar labo klikšķi, spiežot uz attēlu Set Picture as Background, jo tad būs samazināta iespēja, ka skolēni aizpildot darba lapu un iespējams fiziski tai pieskaroties telefonā, planšetdatorā, datorā ar skārienu ekrānu šo te attēlu netīšām pārvietot. Un tālāk jūs šo te lapu izplatāt. To izdarāt šeit angliski, jums varētu būt arī Teams latviskā versija un OneNote latviskā versija, tad to funkciju sauks lapas izplatīšana, izvēlēsieties Class Notebook sadaļu Distribute Page, un uz kuru tad sadaļu pie konkrētā, ne pat pie konkrētā skolēna, bet uz kuru konkrēto sadaļu pie visiem skolēniem klasē jūs šo te lapu vēlaties nodot. Nu, atkal līdzīgi tā varētu būt fiziska piezīme grāmata, klada skolēnam, tad, nu, teiksim, skolēns ir sadalījis mācību grāmatas 1. nodaļa, 2. nodaļa, 3. nodaļa, un tad jūs aizsūtat šo te lapu skolēnam pat taisno uz šo te klādes, virtuālās klādes sadaļu. Redzat, te ir arī citas iespējas.
nav nepieciešams izplatīt šo te lapu tikai uz konkrētā priekšmeta vai konkrētās klases klādi. Ja jūs, piemēram, mācāt vēsturi vairākām 9. klasēm un izmantojat OneNote Class Notebook, tad, piemēram, jūs varat izmantot funkciju vai nu group distribution vai cross notebook distribution, jeb starp grupu izplatīšanu un ielikt šo te lapu visām klasēm uzreiz. Un paskatīsimies uz skolēnu perspektīvu. Tātad skolēns atver Teams platformu un dodas uz klases piezīmi grāmatu, un tad var gan izmantojot tekstu funkciju šeit zem draw, uzklikšķinot uz šī te apburtiņa kursora, jeb teksta ievadas, un, piemēram, dubultklikšķi veicot šeit, un tad attiecīgi arī rakstīt tekstu ar klaviatūru, vai ir pieejama ierīce, kas atbalsta skārienu ievadi un pildspalvu, digitālo vai citu, tad rakstīt arī ar rokrakstā. Nu, piemēram, pieņemsim, ka šeit ir jaunāka klase, tāpēc komati nav salikti pareizi, par to varbūt ieliksim mazāk punktus, varbūt ne, atkarīgs vai skolēnam tas jau būtu jāzina. Bet jā, iegūms šai gadījumā ir tāds, ka, redziet, šeit ir poga Open in the Browser, bet, ja jūs uzklikšķināt uz bultiņus uz leju, būtu iespēja atvērt arī desktop režīmā vai izmanto mobīlo tālruni, atvērt arī mobilajā OneNote lietotnē. Un tad būsim reāli, Latvijā arī gan daudziem skolēniem mājās nav pieejams internets, un ja jūs zinat, ka jūsu klasēs šāda iespējamība, ka nav interneta, ir īpaši izteiktāka, tad, jā, izmantot OneNote varētu būt drusciņa iekļaujošāk, teiksim tā, jo, nu, skolēnam būs iespēja šo te izmantot pat, ja interneta pieslēgums ir nestabils. Un dosimies tālāk. Tātad no skolotāja perspektīvas, kad skolēns darba lapu ir aizpildījis, un iesniegšana var būt obligāta, varbūt neobligāta, skolotājs jebkurā brīdī var piekļūt pie visām šīs te klases piezīmi grāmatas skolēna sadaļām. Skolēnam var būt arī privātā piezīmi grāmata, bet klases piezīmi grāmatās viss būs redzams arī skolotājiem. Tiesa gan ne visi skolotāju materiāli būs redzami skolēnam, tiesa tas jau ir pavisam cits sarunas temats, un būs arī saites, kurās varēsiet iegūt atsauci uz šīm te tehniskajām detaļām smalkāk. Nu, lūk, un šajā gadījumā skolotāja dodas atkal uz Class Notebook un paskatās, piemēram, uz Ellu, kura šo te konkrēto mājas darbu pildīja, un, piemēram, šeit, izmantojot apvilkšanas funkciju, pildspalvu digitālo, jautā, nu, kur tad ir šis te darbiņš, bet, piemēram, par šo te atbildi ieliek punktus redzamā veidā skolēnam, un, nu, tad kuru nu rīku izmantojot, vai tā būtu Skolo LV Moodle vai Teams assignment, jeb uzdevumu funkcija, vai varbūt pat taisno e-klasē, vai vēl kādā citā reģistrā, ieliek arī šos te punktus tālāk skolēnam kā vērtējumu, ja tas nepieciešams. Un galu galā, paskatoties gan no skolēna, gan skolotāja perspektīvas, visi šie te materiāli būs pieejami vienvieta. Nu, tad varbūt izklausīsies, ka tā ir nedaudz pretruna, jo nu, viena versija ir, ka materiāli būtu vienmēr pieejami Moodle, otrs variants vienmēr pieejami OneNote. Nu, te mans ieteikums būtu izvēlēties, kāda tipa materiālus jūs vēlētos izplatīt tieši OneNote, pēc, teiksim, praktiskās pasaules pieredzes un arī Baltijas praktiskās pieredzes, visbiežāk OneNote'am tiek izmantoti, teiksim, OneNote visbiežāk tiek izmantots pierakstu un materiālu izsniegšanai, kur ir nepieciešams veikt daudz labojumus. Vai nu padzēst kādu tekstu un pievienot citu, vai nu skolēnam veikt piezīmes.
vai arī ir šīs darba lapas, teiksim, kur tad atkal skolēns var veikt piezīmes un turklāt skolotājs to var redzēt. Tā kā jā, ja izmantojat OneNote, šis noteikti būs liederīgi. Ja neizmantojat OneNote, dodiet zināt, vai šis izskatās vērtīgi jums. Tas noslēdzot par šo laika ietaupījumu ar darba lapām, bet dosimies tālāk. Dosimies tālāk pie video ierakstiem un šeit izmantosim platformu Stream. Tātad tas arī ir rīks, kas iekļauts Office 365 un video būs ieguvums izmantojot H5P platformu, jā, mūžīgi sajūg šī PP secība, un tāpat arī tas bieži būs skolēnam uztverams materiāls, kā jau par to stāstīja Annija iepriekš. No Microsoft rīku saimes vēl iespējams izmantot jau labi zināmo PowerPoint, arī ar to varat ierakstīt datora ekrānu, ierakstīt to, kas redzams kamerā, tāpat varat izmantot rīku Flip. Flip ieguvums būs, ka daudz vienkāršākā veidā skolēniem būs iespējams sniegt atbildes video jūsu uzdotajam. Tiesa gan pēc pieredzes mūsu reģionā, ne tikai Latvijā, bet Baltijā kopumā, skolotāji vēl varbūt neizvēlas izmantot iespēju, ka skolēni atbildētu video formātā, un tas arī ir gan pieņemami, tāpēc šoreiz sāksim ar Stream. Un šajā gadījumā arī pievienoju saites, līdzīgi kā tas bija OneNote gadījumā, kur varat apskatīt, kā to, ko tagad rādīšu un stāstīšu jums latviski, praksē izmantot un tā teikt paskatīties drusciņu atkārtojumā. Noteikti iesaku šo te Mike Tholfsen video. Un jums būs prezentācijas pieejams arī PDF formātā, saitē varēsiet uzklikšķināt. Nu, lūk. Tātad, Stream jūs atradīsiet, dodoties uz office.com, autentificējoties ar savu skolas lietotāju vārdu paroli un augšējā sadaļā meklējot Stream. Tas būs visvienkāršāk. Ir vēl 15 un 6 veidi, kā pie Stream tikt, bet šis, manuprāt, ir visvienkāršākais un to iesaku arī jums. Kad būsiet tikuši klāt pie Stream, izvēlieties recording iespēju. Tā jūs varēsiet uzsākt jaunu video ierakstu. Te redzams es pats, kā mēģinu iepazīt vidi, un šajā te vidas iepazīšanā nav tā, ka te ir pārāk daudz pogu, kas, es teiktu, drīzāk atvieglo, nevis sarežģīja procesu. Tātad šeit ir poga, kas palīdzēs uzsākt ierakstu, šeit ir iespēja pilnībā ierakstīt ekrānu. Tiesa gan es ieteiktu izmantot šo pogu, kas ir ar tā teikt fona izpludināšanu, jo zem šīs pogas atradīsiet arī ekrāna koplietošanu formātā, ka jūs pats arī vēl joprojām būsiet redzams. To demonstrēšu vēlāk. Tāpat arī ir virkne papildu iespēju, par kurām pastāstīšu, bet ļoti pamatīgi iespēja, ka pirmo reizi atverot šo te rīku jūs sevi vēl neredzēsiet, pat ja webkamera ir pievienota, jo jums pārlūk programma prasīs sniegt atļaujas kamerai un mikrofoniem. Tā kā esiet droši, ka tas ir izdarīts. Ja šādu paziņojumu nepamanījāt, tad uzspiediet blakus kreisajā pusē uz atslēdziņas un adreses joslai uz atslēdziņas, un jums būs šīs te iespējas, lai atļaujas sniegtu. Tāpat šeit ir pāris kontrolas iespējas, piemēram, vai gribat, lai video būtu spoguļots vai nē. Jums ir iespēja arī uzrakstīt teleprompteru tekstu, kas, manuprāt, ir brīnišķīga iespēja, un vēlētos kaut tāda man būtu bijusi pirms gadiem, 2 un vairāk, kad vairāk veidoju mācību video dažādiem formātiem, jo šai gadījumā teksts jums parādīsies šeit augšā. Tas, ko jūs esat sarakstījuši, un jūs to varēsiet gana labi lasīt, reizē skatoties kamerā un uzturot acu kontaktu ar skolēniem vai citiem video skatītājiem.
Tāpat pie papildu iespējām gan pirms video uzsākšanas, gan tā ieraksta laikā varat veikt zīmējumus, varat pievienot dažādas uzlīmes, bildītes, varat uzlikt filtrus video, lai būtu priecīgāks vai drūmāks noskaņojums, ja par kādiem, šausmīgākiem vēstures aspektiem stāstāt. Varat arī pielikt pa pusi ekrānu vai jebkuru citu proporciju balto tāfeli vai pievienot jebkuru attēlu. Turklāt visas šīs funkcijas pieejamas arī video ieraksta laikā, kas nozīmē, ka visas kustības ar šīm papildus funkcijām tiks ierakstītas. Ja jūs sākumā pievienojat attēlu ekrānu šajā reģionā, tad video ierakstu laikā, ja jūs aizvilksiet to uz šo pusi, arī šī vilkšanas kustība būs redzama. Tālāk, pie darba vides iekārtošanas, gan jau pamanījāt man iepriekš, varat izvēlēties skatu, kurā ekrāna pusē jums pašam būtu jābūt novietotam. Jūs varat ielikt sevi jebkur, kur vien vēlaties, un arī uztaisīt sevi lielāku, mazāku, un ir diezgan parocīgi, ka varat arī norādīt uz detaļām. Un, kad esat gatavi, spiediet pogu start. Un šai gadījumā, kamēr tiek veikts ieraksts, redzat šeit, es, piemēram, mācītu, kā izmantot OneNote vai arī rādītu kādu konkrētu piemēru ar mājas darbu, un tad video laikā varat arī veikt zīmējumus, pievienot tekstu, un, kā jau minēju, visas kustības, pat kamēr jūs rakstat tekstu, video ieraksta laikā, arī tas būs redzams. Kas var video padarīt manāmi, more engaging, jeb iesaistošāk. Jā, tas būtu pareizais latviskais termins. Dodoties tālāk, kad esat video pabeiguši, pārskatiet to, varat saīsināt un nogriezt sākuma posmu, beigu posmu. Bieži gadās, ka tad ir kāds skats prom, vai arī kādas tehniskās kļūmes, un varat arī pievienot bezmaksas mūziku, kas ir, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīga funkcionalitāte tieši jauniešu auditorijai, lai viņi labāk klausītos. Un video pa taisno arī varat leju pielādēt, lai augšu pielādētu tālāk jebkur, vai Moodle, vai YouTube, vai jebkur citur, vai publicēt to Office 365 vidē. Ja publicēja to Office 365 vidē, tad tiks izmantot stream platforma, un jums ir virkne iespēja, kā šo te video tālāk papildināt ar metadatiem, un arī šeit ir iespēja leju pielādēt un galu galā arī publicēt. Un papildus publicēšana būtu zem share pogas, un tā ir diezgan svarīga, jo tad, ja zem share izvēlaties anyone, kā šeit attēlā, jūs iegūsiet saiti, ko jūs arī tālāk varat publicēt, piemēram, Moodle, piemēram, tai pašā H5P, un tad papildināt kā nepieciešams. Tā nu lūk, tas par video ierakstu. Bet tālāk pārslēgsim valodas. Pārslēgsim valodas par stāstu Reading Progress and Reading Coach, kas nav jauns rīks, bet tam ir uzradušies arī draugi, par kuriem šai reizē gan nestāstīšu, bet tos Microsoft pasaulē sauc par mācību pātrinātājiem. Varbūt daļa no jums bija kopā ar mani arī pagājušajā nedēļā Datorzinību centra organizētajos webināros, kur par tiem stāstīju plašāk. Starp citu, ja gribat uzzināt, tad vērsieties pie Datorzinību centra. Viņiem šie ieraksti arī pieejami bez maksas. Bet stāsts Latvijas kontekstā pamatā ir par svešvalodu apguvi, lai skolēns ātrāk iemācītos pareizi lasīt un pareizi izrunāt vārdus svešvalodā. Nesen ir pieejama arī latviešu valoda, tiesa gan angļu valodu, spāņu valodu, vācu valodu un visas citas lielās valodas būtiski vieglāk apgūt un vērtēt, izmantojot šādu papildu rīku.
Un kāds tad izskatītos tipiskā darba plūsma šai gadījumā? Tad skolotājs rada uzdevumu, skolēns to saņem, un tad galā skolotājs to atkal pārskata un varbūt plašākā mērogā arī iesaka kādus uzlabojumus skolēnam. Bet āķis šai gadījumā ir, ka te ir arī palīgs, mazais robotiņš, mazais mākslīgais inteliģence, kas skolēnam pasaka, hei, šeit tev vajadzētu pamēģināt vēlreiz, un redz, kur tieši šādi tev jāpamēģina vēlreiz. Un ātri izskriesim cauri, kā šis process izskatās. Tātad skolotājs Teams platformā izvēlas Reading Progress uzdevumu, skolēns šo te uzdevumu saņem un ieraksta sevi lasot tekstu. Teksts var būt no Microsoft datu bāzēm, teksts var būt jūsu izvēlēts Word dokuments, piemēram. Skolēns sevi ieraksta. Reading coach, lasīšanas treneris arī iesaka, kurus vārdus vajadzētu mēģināt atkārtot un iespējams, kuras sadaļas, piemēram, izruna pa zilbēm būtu uzlabojama. Savukārt skolotāju pusē saņemot gala darbu, skolotājs var redzēt gan bērnu šo te ierakstu, gan arī dzirdēt to audio formātā, un mākslīgais intelekts tad šeit parāda, kur tad ir tie vārdi un kādas kļūdas ir tikušas pieļautas, un tad skolotājs var novērtēt, vai tā tiešām ir kļūda, un ieteikt skolēnam, kā tad savu sniegumu uzlabot. Un skolotājs un arī pati skola var iegūt trendus, jeb šīs tendences par to, kā tad skolēniem veicas, kuri vārdi vai kuri lasāmie temati, piemēram, zinātniskā literatūra varbūt skolēniem izrādījusies daudz izaicinošāka, un iespējams redzēt, kā tad progress iet uz priekšu. Tas noteikti aizstāja samērā smago manuālo darbu, kur skolotājiem ir, teiksim, skolēna ātra lasīšana, kur tad skolēni rindiņā nāk un gaida viens uz otru, kur vienu minūti būs nepieciešams lasīt, un tad skolotājs saskaitīs vārdus, jo, tur ir gana pamatīgas cilvēciskās kļūdas iespēja, un, protams, visi iesaistīti ar laiku nogurst. Jā, tāda tendence šeit pieejamas diezgan plašas, par tām detaļās neiešu, bet jums būs iespēja apskatīties arī pašiem. Jā, te arī skats uz to, kā citi lasīšanas varianti izskatās. Arī par tiem detaļās neiešu. Vienīgais, ko iesaku jums pamēģināt, ir izmantot šo te clickable demo of Reading Progress, kur jūs paši varat izklikšķināties cauri šim te rīkam, pat neko diži nedarot, teiksim, nemēģinot radīt to savā vidē. Tas par lasīšanas, teiksim, uzlabošanu, bet pēdējais temats ir šī te emocionālā temperatūra klasē, un tas ir rīks Microsoft Reflect. Neiešu šoreiz detaļās, varbūt kāpēc tas ir tik būtisks, ceru, ka to varat arī iedomāties, proti katra skolēna labjutību, labsajūtu 20 un vairāk bērnu klasēs ir gan grūti novērtēt, jo tomēr ir klusējošais vairākums, jā, ir skaļākie, varbūt, kurus uzskatām par tādiem huligāniem, ir klusākie vai atkal citā veidā skaļākie, kuri vienmēr cels roku, bet no tā klusā vairuma ir bieži grūti saprast, kā viņiem iet, cik tālu viņi ir tikuši progresā un tam līdzīgi. Tā, lūk, jums ir iespēja viņiem uzdot šādus te jautājumus, un skolēniem ir iespēja atbildēt ne tikai labi, slikti, vidēji, bet ar daudz plašākām emocijām. Un, protams, ir šīm te emocijām pieejama arī latviskā versija. Un te ir arī tādi zvēriņi, emociju monstriņi, kā tos oficiāli sauc, un tas ļauj bērniem, skolēniem daudz precīzāk attainot savas patiesās emocijas un arī sasaistīt tās ar konkrētiem nosaukumiem. Un, piemēram, šādu te check-inu, jeb temperatūras nomērīšanu jūs varat ielikt arī OneNote.
un tad pajautāt, kā tad skolēnam iet. Turklāt, ja OneNote varbūt neizmantojat ikdienā, vai arī tas nav primārais rīks no OneNote, varat ar labo peles klikšķi arī paņemt copy link to the page, un tad to aiznest atpakaļ uz Moodle vidi, kur tad skolēnam būs iespēja uzklikšķināt un tad pateikt, kāda tad tieši ir sajūta. Savukārt no jūsu puses jūs redzēsiet šādu te skatu uz klasi, arī varēsiet parādīt citiem skolēniem, turklāt varat slēpt arī skolēnu vārdus, savukārt savā pusē varat paskatīties dziļāk, kā tad kuram iet, piemēram, Marijai šajā gadījumā, redzam, ka pēdējās atsauksmes šai klasē iet uz leju, nu tad ar viņu iespējams jāparunā detalizētāk. Un atkal jūs varat iegūt šos te skatus, datus arī daudz tādos, teiksim, dziļākos veidos un statistiski izmantot labāk. Tātad laiks iztecēja gaužām ātri. Ceru, ka no šī te apskatītā guvāt ko vērtīgu, ko izmantot apgrieztās klases principam, un atgādinu, ka sākām ar laika ietaupīšanu izmantojot OneNote klases piezīmju grāmatas, turpinājām ar video ierakstu izmantojot Stream, tad devāmies pie Reading Accelerators, jeb Reading Progress, Reading Coaches, tīpaši svešvalodu apmācībām, un noslēdzām ar temperatūras mērīšanu izmantojot Reflect. Tā kā saku jums paldies, ka piedalījāties un ka klausījāties. Ja jums kādi jautājumi, tos droši varat atstāt Facebook straumē, un tagad došu vārdu atpakaļ Annijai. Paldies! Jā, paldies, Kristap, par daudzajiem praktiskajiem ieteikumiem. Es arī sēžu uz lapiņas vēl un rakstu, kas varētu noderēt, un mēs ļoti ceram, ka arī jums, klausītāji, tiešām būs kaut kas, ko paņemt, un galvenais, lai ir tā drosme izmēģināt jaunas metodas, tā skaitā arī apgrieztās klases metodi. Un, ja jums ir kādi jautājumi, kurus jūs nepaspējāt uzdot mums šeit čatā, vai tādi rodas vēlāk, jūs droši tos varat arī rakstīt uz e-pastu info@skolo.lv, kas arī parādās skolo mājaslapā, un tur mūsu atsaucīgais lietotāju atbalsta dienests atbildēs uz šiem jautājumiem jūsu, kādi vien būs radušies. Un noslēgumā, jā, liels paldies jums, ka pieslēdzāties. Atgādinu, ka šis viss ir ierakstā, kas pēc tam ir pieejams arī YouTube, kur jūs lēnu garu un pauzējot varat vēlreiz iziet visam cauri un apstāties pie tām sadaļām, kas jums šķita vērtīgākās vai noderīgākās, un vēlreiz noklausīties, ko nu mēs te stāstījām un rādījām. Un, jā, liels paldies par dalību, un lai jums veiksmīga diena un izturība līdz mācību gada beigām. Paldies jums! Paldies!